Labdien, saimniec! Labdien! Vai parādīsiet savu saimniecību un pastāstīsiet, ar ko nodarbojaties? Labprāt, visu parādīsim un pastāstīsim, bet jūs esat atbraukuši uz Griķu rezidenci, un šeit mēs audzējam griķus no lauka līdz galdam, jo redziet, mums ir griķu lauks un saimniecība bioloģiski, kas audzē tos griķus, un tad mēs darām visu paši un ražojam veselīgas uzkodas no diedzētiem griķiem. Sāksim ar šo vietu. Jā? Valter, tev garšo griķi? Tad jau tev te būs ko skatīt un baudīt. Rēzeknes novada Ilzes kalna pagasta Liepkalnos atrodas vienīgā Latvijā un liekas, ka arī Eiropā griķu rezidence. Vieta, kurā var uzzināt visu par griķiem, rīkot meistarklases, satikties un uzzināt, kā griķi aug un kā tos novāc, kā pārstrādā, kas vērtīgs griķos un ko dod un prasa bioloģiska audzēšana. Bet no bioloģiski audzētiem griķiem Alekseja Daņiļina bioloģiskā saimniecībā Liepkalni top veselīgi, moderni un stilīgi produkti skaistos iepakojumos, kas dažu gadu laikā ir ieguvuši stabilu vietu Latvijas veikalu plauktos. Zaļos griķus, griķu miltus, griķu makaronus, diedzētus kaltētus griķus un citus produktus jau pircēji pazīst ne tikai Latvijā, bet saimniecei Jūlijai, kura savu laiku būdama radoša kultūras darbiniece, pēc labām idejām nav kabatā jāmeklē. Viss mārketings un iepakojumu dizains tapis viņas vadībā. Tagad viņa ir arī kvalificēta speciāliste produktu pārstrādes jomā. Nesen absolvēja studiju programmu pārtikas produktu pārstrāde. Jūlijas latgalietes mērķtiecība, mūsdienīga pieeja dzīvei un biznesam, kā arī steidzīgais laiks lika domāt par veselīgu, tīru, pilnvērtīgu pārtiku un uzkodām. Un tā tika radīts jaunais produkts – batoniņš grikši. Diedzētu griķu batoniņš bez pievienotu cukura. Veselīgs, dabīgs un ļoti godīgs, jo tā sastāvā ir tikai 3 pamatprodukti – bioloģiskie diedzētie kaltētie griķi, bioloģiskās dateles un mainīgā daļa – dažādi bioloģiskie augļi vai ogas. Bija vajadzīga jauna ražotne, modulis, ražošanas iekārtas. Tas viss prasīja līdzekļus, bet Jūlija zina, kā rakstīt projektus un kam prasīt padomu biedrībā Rēzeknes novada partnerība. Ar līderu projekta palīdzību nu jau grikši ceļo gan uz Latvijas veikaliem, kafejnīcām, gan Igauniju, Lietuvu un Poliju. Rekā, Valter, ir ko pamācīties. Kad veidosi joku vēstniecību, prasi padomu Jūlijai. Faktiski mēs sēžam tādā, cik es redzu, griķu lauka vidū. Bet droši vien, ka taču ir kaut kādi pirmssākumi, un arī šī māja te vēl nebija pirms pāris gadiem. Nebija, ļoti ātri viss notiek un vispār griķiem un ap griķiem, bet bija saimniecība, kas audzēja graudaugus un arī griķus, un tad gribējām radīt pievienotu vērtību, un tad mans vīrs saimnieku šeit bioloģiski audzē visu. Tad es nolēmu arī pievienoties viņam un ražot no griķiem veselīgas uzkodas. Zemkopība, laukopība, graudkopība. Jūs tā, mēs gribam griķus. Mēs gribējām pašiem sev sākumā, jo Aleksējs ar tādu mīlestību audzē un visu eksportēja. Jā, gribējās atstāt kaut ko veselīgu, ražot, pašiem ēst uzturā izmantot. Griķi ir ļoti veselīgs, nav grauds, bet sūraņu dzimtas lakstaugs rādiecisks rabarabaram. Un diedzējot griķus, mēs tos padaram vēl veselīgākus, jā, tad tur vairāk antioksidantu, vitamīnu. Šeit ir vieta, kur mēs popularizējam griķus kā superēdienu, bet arī bioloģisko lauksaimniecību, graudkopību. Brauc arī citi zemnieki, lai apmainīties ar savu pieredzi un satikt viens otru, pārrunāt, izrunāt, jo viņiem tas ir tiešām ļoti svarīgi. Kopā risināt. Bez Aleksēja nebūtu iespējams realizēt to visu, protams. Viņam patīk, viņš atbalsta jaunas idejas. Viņam nav varianta. Viņam arī patīk tas kopējs mūsu piedzīvojums, un viņš to arī izbauda, un es to ļoti novērtēju. To es došu jums, Paldies. lūdzu, to es došu saimnieku. Turpmākajos gados novēlu jaunus atklājumus.